Nu tā, kur mūsu uzdevums, kur mēs īstenībā ķersimies jau klāt pie šīs te pilnās varbūtības formulas. Mums ir kādā valstī sagadies tā, ka ražo banānus. Varbūtība mēslojums viens dos sarkans banānus ir 20%. Mēslojums 2 dod sarkans banāns 90% un mēslojums 3 dod sarkans banāns 40%. 80% gadījumu plantācija izmanto mēslojumu 1, vēl 15% mēslojumu 2, pārējie 5 izmanto mēslojumu 3. Ok, pilna informācija. Kāda varbūtība, ka uz labu laimi nopirkt šajā valstī ražots banāns būs sarkans? Un paskatīsimies. Sāksim ar apzīmējumiem. Tad mums ir 3 situācijas. Es tās saukšu par A1, A2, A3. Izmantots mēslojums 1. Izmantots mēslojums 2 un izmantots mēslojums 3. Mums ir atsevišķo varbūtību jāapskatās, ka ir sanācis sarkans banāns. Ko mēs zinām? Mēs zinām, ka varbūtība, ka banāns ir sarkans, tāda, ja ir pirmais mēslojums ir 20%, kurus pārveidošu kā 0,2 aprēķiniem. Tad ir 0,9 un 0,4. Un katra mēslojuma īpatsvars ir 0,8, 0,15 un 0,05. Ja, 0,80 arī var rakstīt, kaut gan tas ir pišķi kārtīgi, bet tas rada iespēju, ka mums tiešām kopā sanāk 100%. Un tad, jā, es varu izmantot mūsu tikko iegūto formulu. Tā pilnās varbūtības formula. Un vienkārši pa pāriem viss tiek sareizināts. Tā ir 0,16. Tā, 9 reiz 15. Vai šeit grib spīdēt ar gudrību? Jā, 0,135 plus 0,02. Un nevēlos tam kopā ir jāsanāk 0,315, bet es apstiprināšu katram gadījumam ar kalkulātoru. Jeb 31,5%. Tāda ir kopīgā varbūtība. Mēs arī izvērtēsim, vai šie rezultāti paši par sevi ir ticami, jo mēs redzam dažādus lielus skaitļus, bet rezultāts ir relatīvi tāds mazs skaitlis. 315, jeb 31,5%. Tas ir tas, kas man sanāk. Lūk tā, bet mums bija teikts, ka, lūk, mēslojums 2 var dot 90%, un mēslojums 3 var dot 40%. Abi ir vairāk par šo rezultātu. Kā tas sanāk? Lieta tāda, ka mēslojums 1 ir visbiežākais, un mēslojums 1 ir vismazāk dot tos sarkanos banānus. Tāpēc mums ir šādi viss izvietojies. Vai to varēja izreikināt arī bez formulas? Man parasti patīk tieši varbūtībā kombinatorikā skatīties, kā rezultātu var iegūt, nezužot formulas. Un tā jau ir tā pati mūsu vidējais svērtais. Mums ir tā, ka mums ir 100 gadījumi, 80 gadījumi ir 20%, 15 gadījumi ir 90% sarkans banāns, un 5 gadījumi ir 40% sarkans banāns. Jā, tas pats vidējais svērtais. Kopā 31,5%. Lūk tā. Un tas principā ir slēpjas aiz pilnās varbūtības formulas.